Tam ir nobraukums? Nu, gandrīz 300. Un šitam 271. Skatīsimies divus pasātus, identiskās krāsās, identiski gadi. Šim ir 110 kW, nē, šim ir 140 kW laikam, un tam ir 110 vai 150. Un šis ir jaudīgāks, tas ir mazāk jaudīgāks. Šim ir mazāks nobraukums, tam ir bišķi lielāks nobraukums. Bet, nu, paskatīsimies, kurš mums būs konkursu uzvarētājs. Automāts, regulējami elektriski beņķi. Šīm ir laikam kaut kāda krutāka audio sistēma, varbūt kaut kāda pasātu eksperti. Zina DSG kārba. Domā, tā ir ekovāda vai parastā? Nē, tā ir īstāda. Īstāda. Šis tā vēl diezgan labas kvalitātes vāda pat. Jā, un beņķi vispār nav izsvēdāti. O, jā. Te masāži? Jā. Viņi nesaka, ka šitam pasātam ir masāži. Ir. Jā. Vadītājiem tikai. Nu, katrā ziņā vadītājs varēs. Tas ir baigais skams. Baigais skams. Nē, nu tāpēc, nu kā? Jau par 2 eiro es tev varu izīrēt šo vietu. 10 minūtēm. Nē, vienkārši iedomājies, ja tu parasti tā kā pērc, tad ir, nu, priekšējai rindai, aizmugurējai rindai tās pašas ekstras. Varbūt šī bija kā darba mašīna, vai viņi brauc tikai viens. Nu, kā leasing mašīna bija. Un ilgs tāls gabals brauc. Maybe. Bet šis ir forši. Tev ir elektrisks beņķis ar masāžu apsildīts, man ir parasts bez nekā. Es jūtu, ka šis man palīdzētu šajā garajā braucienā šodien uz Jēkabili. Elektroniskais bagažnieks vēl, āķis. Jā, šis ir brīnums. Vēl labāk gulēt, vēl plašāk. Te ir plašāks, bet te, man liekas, nav tik dziļš kā Insignia. Nu, tāpat te ir plašāks un garāks. Bet šeit ir bonus, ka šeit tos beņķus tu vari no šejienes vēl jāatmest. Jāiet no salona. Vesels. Taisnība. Paldies. Jā, āķis nav lietots. Neviens krāpējums. Un šitas vēl ir ar jaudīgāko motoru, tā ka šis ir vilkšanai paredzēts. Jā, tikai neviens viņu nav izmantojis. Smuki tie reliņi.